Jā, sveiciens visiem konferencē, prieks jūs visus šeit redzēt. Mazlietiņa par to, ko stāstīšu es, tad Vistrus jau tā forši ieskicēja, kad mēs sāksim to sadaļu, kur ir tā starptautiskā sadarbība, bet es būšu tāds stils ar to iepriekšējo sadaļu un to nākamo. Un mazlietiņi laikam salikšu pa plauktiņiem īsti to, ko stāstīja iepriekšējā paneļa diskusijā, varbūt ar dažiem vizuālajiem piemēriem un varbūt tādu praktisko ieskatu to, kā Valsts dienests tad darbojās ar šiem te datiem. Jā, slaidiņš laikam, kurā ir visvairāk tekstu, no vismaz prezentācijas pārējie būs diezgan daudz vizualizācijas. Ja? Bet tad, lai saprastu to manu skatu punktu, ja, tad es esmu datu cilvēks vienmēr bijis no paša pirmās dienas Valsts dienestā un tieši arī starptautiskā sadarbība un attiecības ar ārzemju partneriem ir tas mans darba lauciņš, kurā es darbojos ikdienā, tāpēc vēl jau lielāks prieks man redzēt šeit kolēģis no ārzemēm, gan no mūsu radniecīgajām kadastru iestādēm, gan arī mēs skatīsimies, kā tad datus iegūst, ja, tad arī mazliet no tālākām zemēm, ja, ne tikai no šī te mūsu reģiona. Jā, par Valsts dienestu iepriekš mēs te runājām dati, informācijā, kas tikai mums tur nav, tad šeit varbūt tāds neliels ieskats un vizuāls piemērs tam, kas tad patiesībā Valsts dienestam pāraudzībā atrodas. Ja, mēs te stāstījām un runājām par kadastru datiem, būves zemes, bet tas nav viss. Ja, Valsts dienests ir iestāde, kas uztur vienas no lielākajām informācijas sistēmām tieši Latvijā, un tās ir arī adreses ir atsevišķa informācijas sistēma, ne tik tās nav kadastra sastāvdaļa, ja kadastrs ir viena informācijas sistēma, adreses ir vēl atsevišķa, un tad, protams, mums ir vēl vairākas informācijas sistēmas, kur mēs uzturam datus arī par šo te kritisko infrastruktūru, par kuru jau mazliet jau tā kā ieskicēja arī iepriekšējā paneļa diskusijā. Nu, lūk, atvērtie dati. Ja, tad par to mēs arī jau daudz esam runājuši par to, vai to vajag vai nevajag. Ja, bija kaut kāds mirklis, kad tā kā tas uzstādījums bija tāds, ka visiem viss ir jāatver, visiem viss ir jādod lietošanai visos iespējamos formātos. Protams, kad arī mēs šajā te virpulī iegājām un, protams, tos datus atvērām, ja, tas pamatā skāra šo te mūsu kadastra informācijas sistēmu adreses un arī īpašumu tirgus datus un to visu jūs varat, protams, izmantot. Tas ir pieejams atvērto datu portālā un arī mūsu portālā šī te informācija ir brīvi pieejama. Tas, ko mēs uzreiz neizdarījām, ir šīs te citas informācijas sistēmas, ja, tāpat par topogrāfiju un apgrūtinātās informācijas sistēma, kur mēs neesam atvēruši pilnībā, vispār neesam atvēruši. Par to mēs, protams, domājam, ja, bet tad, kā jau mēs saprotam, šodien mūsu konferences tēma ir kāda, tā ir drošība, gan datu drošība, gan mūsu pašu drošība. Un tad jautājums ir par to, vai tiešām viss ir jāatver, ja. Par to notiek diskusijas, par to es arī mazliet ieskicēšu tālāk, cik tālu mēs esam tikuši. Bet katrā ziņā jāsaprot, ka datu atvēršanai ir jābūt ar gudru pieeju, pilnīgi noteikti. Nu, lūk, un tad viena lieta arī par tiem pašiem kadastra datiem. Ja, tad es teicu, ka mēs esam visu atvēruši. Jā, mēs esam atvēruši šīs te informācijas sistēmas un šos te datus, bet atkal maza niansīte, ne pilnīgi visu, ja, jo mēs nevaram akli atvērt tiešām visu informāciju, dot piekļuvi ikvienam, jo skaidrs, ka arī kadastrs kā tāds satura informāciju, kas tā kā nebūtu pieļaujams un nodot ikvienam. Kaut vai tā paša īpašuma tiesība, ja, tad šī te datu piekļuve būs iespējama tikai tiem, ja, kas autentificēsies un kam šī te informācija pienākas kā tāda.
vai arī ir šis tiesiskais pamats. Ja, tā kā mēs jau šeit iepriekš panelī redzējām, ja, tad ir šīs institūcijas, kas nodrošina un darbojas, lai mūsu civilā drošība, militārā drošība būtu iespējama un nodrošināta. Protams, šiem cilvēkiem un iestādēm tā informācija ir pieejama. Runāju tā diezgan vispārīgi par datiem kā tādiem, bet šodien mēs arī daudz esam jau runājuši un arī turpmāk runāsim par tieši ģeotelpiskajiem datiem. Un, jā, kā jau panelī un ievadu runās mēs redzējām, ja šie ģeotelpiskie dati un kartes kā tādas pamatā vienmēr jau no paša sākuma ir bijušas, protams, bez tādiem piekļuvas ierobežojumiem. Skaidrs, ka mēs tiešām varam kaut ko pielikt pie sienas, visu to brīvi iegādāties, un nav jau pat jāiegādājas. Ja mēs paņemam telefonu, atveram trīs pogas spiedienu, ja, un mēs jau redzam karti. Ja, un, protams, ka šāda veida informācija ir brīvi pieejami bez jebkādiem ierobežojumiem, un tas arī ir tas. Viens no iemesliem, ja, kur mums ir jādomā par to, arī ja mēs domājam par datu slēpšanu un datu nedošanu, ja, cik daudz tad mēs varam patiesībā noslēpt, ja, tik daudz, kas jau patiesībā ir brīvi pieejams. Ja mēs runājam par kartēm un par drošību, tad droši vien tomēr ir jau jāsadala jau īstenībā divās daļās. Ja, Tad, kad mēs stāstam un sakam kaut kas par drošību, tad pirmais, kas tur nāk prātā, ja tur, protams, mūsdienās jau lidojoši droni un šīs kara kartes un militārās kartes. Jāsaprot, ka tā gan ir mazliet nošķirta tēma no tām publiskajām kartēm, kas ir pieejams. Jā, Valstzemes dienests nenodarbojās ar karšu ražošanu. Mēs vēlāk redzēsim kolēģis no citām valstīm, tur institūcijas un šīs funkcijas ir dažādas. Ja mūsu gadījumā Latvijā tā tas nav, kad Valstzemes dienests un kadastrs ir tas pats, kas ražo kartes kā tādas. Nē, ja, mums ir cita institūcija, kas ar to nodarbojās Alģijā. Bet tas nenozīmē, ka kadastrs šeit nav būtisks. Jā, arī šajā militāro karšu ražošanā Valstzemes dienesta informācijas sniegtie dati arī ir ļoti, ļoti būtiska sastāvdaļa. Bet ja mēs runājam par šīm X stundām, ko mēs arī tā kā laiku pa laikam runājot un domājot tikai par drošību, tas jau nav tikai karš. Ja? Šīs X stundas patiesībā mums notiek katru dienu, ikdienu. Ja? Panelī mēs redzējām visas šīs pirmās instances, kurām šīs X stundas, tās nav stundas, tās ir minūtes, tās ir sekundes. Ja? Un šī informācija un pieeja informācijai ir kritiski būtiska. Un tas nav stāsts patiesībā tikai un vienīgi par kartēm. Ja? Mēs kaut kā sākumā iegājām par kartēm, to sarunu tika ievirzīta un par adresēm, par piekļuvi, bet ģeotelpiskā informācija un dati, tas nav tikai smuka bildīte par to, kā kur nokļūt un kas uz tās zemes atrodas. Ja? Ģeotelpiskie dati nozīmē, tas ir kaut kas daudz plašāks. Tās ir arī kritiskās infrastruktūras informācija, ne tikai tādā nozīmē, ka tur kaut kas atrodas un ka tur kaut kas ir, ja, bet tad ģeotelpiskie dati ir tieši tie, kas parāda, kurā vietā ir. Kā jau attēlā redzat, ja, tad tas ir dažādas kabeļi un gāzes vadi un tā tālāk. Ja. Tā arī viss ir ģeotelpiskā informācija un, protams, arī Valstzemes dienests ir tā institūcija, kas ļoti daudz no tā visa tieši uztur kā datus un informāciju. Un gan es gribu atgriezties pie tās pirmās bildītes, kur es rādīju, kas tad ir mūsu pāraudzībā, ko mēs uzturam, ko mēs radam, kurus datus mēs saņemam un kuriem datiem tad mēs esam gatavi dalīties un rādīt un palīdzēt uzturēt kaut vai vienkārši ikdienas drošību valstī. Tad daļa
no tā, ko mēs uzturam, pilnīgi noteikti mēs nevaram rādīt un dot ikvienam brīvpieejam. Ja? Tātad šie te atvērtie dati, ko mēs izdarījām ar kadastru, jā, viņi ir atvērti, bet jūs tur neredzēsiet pilnīgi noteikti visu, kas atrodas pazemē. Mēs tur neatradīsim arī kaut vai tos pašus stāvplānus, kas arī šobrīd ir kvalificēti kā tomēr personīgās dzīves telpas informācija. Jā. Nu, lūk, un šī kritiskā infrastruktūra, informācija kā tāda, mūsu lielajos reģistros, ja, tad tas ir kadastras apgrūtinātās teritorijas un topogrāfija, topogrāfiskā datu bāze, kur tad šī informācija tiek uzturēta. Tāpēc, kaut arī kadastras, ja daļai ir atvērts, tad tomēr ir lietas, ko mēs tur nerādam visiem. Atlikušajās divās informācijas sistēmās mēs šobrīd bez būtības atvērtajos datos neko kā tādu neizplatām. Tas nenozīmē, ka mēs nedomājam par to, vai kaut kas no šīs te informācijas nebūtu tāds, kam varbūt būtu jābūt ar plašākām piekļuvas iespējām. Ja? Gan 22. gadā datus atverot, gan domājot par tālāko attīstību šīm te datu bāzēm, kas satur šo te kritisko informāciju, mēs esam daudz darba ieguldījuši tieši gan ar aizsardzības ministriju, gan ar visām citām drošības iestādēm, lai saprastu, kas tad ir tā informācija un dati, ko mēs varbūt varam padarīt vieglāk pieejamu, kas ir nepieciešama pieejama, ja, un kas ir tā informācija, ko mēs nekādā gadījumā nedrīkstam padarīt publiskāku, kā tas ir šobrīd. Nu, lūk, atgriežoties mazliet varbūt tās vēl pie kartēm, tajā brīdī, kad šī te kartogrāfija kā tāda attīstījās un patiesībā ieņēma ļoti lielu nozīmi, ļoti būtiskos pasaules notikumos pagājušā gadsimta sākumā, ja, tad tika uzskatīts, un kā arī Roberts Hansroms ir teicis, ja, kartogrāfija ir būtiska pasaules sakārtošanas procesa sastāvdaļa. Nu, šodien es droši vien to gribētu pārformulēt. Stāsts nav tikai par kartogrāfiju, vairs nav par kartogrāfiju, jo tas vairs nav stāsts par kartēm un bildītēm. Tas ir stāsts par informāciju un tas ir stāsts par datiem. Un tāpēc es noteikti gribētu teikt, ka dati ir būtiski mūsdienu pasaules sakārtošanas procesa sastāvdaļa. Es ceru, ka kaut ko tādu mēs varam visi paņemt līdzi un aizdomāties par to. Jā, un tāpēc noteikti arī gribu uzsvērt, ka datu nodošana pareizi un gudri veicina mūsu drošību. Ja, Sārta kungs jau mazliet ieminējās par to datu iespējamu izņemšanu no atvērtības. Ja, nu, man ir aizdomas, ka tas tā godīgi sakot īsti nav iespējams. Pirmkārt, tas, kas ir kļuvis publisks, tas ir publisks. Mēs varam noslēgt kaut kādas piekļuves, protams, ja to prasa situācija, bet jo sevišķi domājot par tiem datiem, kas ir bijuši un ir publiski atvērti, ļoti daudz, kas patiesībā jau tiek izmantots tādos procesos, kur mēs paši kā datu devēji pat iedomāties nevaram, kur tā informācija ir kritiski svarīga dažādu procesu nodrošināšanai. Tā kā es droši vien palikšu pie tā, ka datu atvēršana nav nekas tāds, kas būtu jāizbeidz, bet tas, kas mums ir jādara pareizi un gudri to jāatklāj un jāmeklē tās sfēras, kur tas ir būtiski nepieciešams un attiecīgi tam jāpielāgojas. Protams, paturot prātā šos visus drošības aspektus. Tas tā kā no maniem tad arī būs viss.